Labvakar, Latvijas tauta! Šī ir jau 3. reize, kad es uzrunāju jūs Latvijas valsts grūtajos vai izšķirīgos brīžos. Pirmā reize bija 2009. gada 31. martā, kad beidzās termiņš manis izvirzītajiem uzdevumiem Saeimai un valdībai. Otrā reize bija pirms Saeimas vēlēšanām, kad aicināju jūs visus līdzdarboties, doties pie vēlēšanu urnām un novēlēt. Novēlēt par Latvijas nākotni. Un esmu ļoti pateicīgs, ka jūs to izdarījāt. Domājāt, izvēlējāties, vilkāt krustiņus, mīnusiņus, sarakstos, kas jums bija priekšrocīgi, un novēlējāt. Vēlēšana rezultāts deva gandarījumu visiem. Gan jums par savu izvēli, gan politiķiem, kur tika pārstāvēti jaunajā Saeimā, gan arī mūsu ārvalstu draugiem. Mēs pierādījām to, ka Latvija spēja pārvarēt krīzi, ka Latvijas valdība spēja iegūt tautas uzticību un doties tālāk. Jaunajā Saeimā bija vairāk kā 60% jaunu seju. Cilvēki, kas vēlējās būt aizrautīgi un ar degsmi kalpot Latvijai. Daudz kas labs ir paveikts kopš tā brīža. Ir pilnīgs cits uzvedības kods Saeimas plenārsēžu zālē. Ir cits pieklājības kods. Saeimas ēka ir kļuvusi atvērtāka sabiedrībai. Tajā viesojās gan nevalstiskās organizācijas, gan arī jaunieši. Taču galvenais uzdevums tomēr bija atmest tos niķus un stiķus, kas bija par pamatu lielajai plaisai, uzticības plaisai starp sabiedrību un 9. Saeimu. Izravēt to ļaunuma sakni, kas šķir varu no sabiedrības. Pagājušās ceturtdienas Saeimas balsojums, diemžēl, ir kā sirēna, kas brīdina par nopietnu konfliktu starp likumdevēja varu un tiesu varu. 2 no 3 varām, uz kurām balstās mūsu valsts. Saeima izrādīja necieņu un neuzticēšanos tiesu varas kompetencijai. Un, diemžēl, tā nebija pirmā reize. Jau 9. Saeimā likumdevējs neapstiprināja amatā tiesnesi, kura profesionāla atbilstība bija novērtēta tiesu varā. Likumdevējs neapstiprināja amatā ģenerālprokuroru, kuru virzīja tiesu varas augstākā amatpersona, augstākās tiesas priekšsēdētājs. Un arī šajā Saeimā jau bija pirmais signāls, ka tikumi un netikumi, diemžēl, ir pārmantoti. Amatā netika apstiprināts arī tiesnesis Judins. Šī jau ir nākošā reize. Kļuvuši arī pārmantoti citi netikumi. Mēs redzējām tirgošanos par amatiem, kaislīgu cīņu par amatiem, tā vietā, lai domātu par valsti, par valsts ekonomisko attīstību. Amati tika arī savējiem, kā jau tas ierasts. Saeima vairāk kārtīgi parādīja, ka vispirms tā aizstāv kādu šauru grupu vai pat konkrētu cilvēku personīgās intereses, nevis valsts intereses. Ko darīt? Diemžēl rodās tāda sajūta, lai gan ir pagājuši 7 mēneši, ka jaunielētā Saeima komfortabli jūtās politisko schēmu, melu un visatļautības gaisotnē. Diemžēl to redz arī vēlētājs. Mēs redzam arī to, ka valdība, kurai būtu jābūt lemspējīgai par Latvijas nākotni, par tiem uzdevumiem, kas attīstītu Latviju, celt tās labklājību. Diemžēl
visvairāk skatās uz to, ko saka kāds cilvēks ārpus Saeimas. Lai gan būtu jābūt tādai situācijai, ka valdību vada ministra prezidents un valdība ir atbildīga Saeimas priekšā. Tā mēs varētu skaitīt vēl un vēl. Bet es gribu uzdot vienu jautājumu. Vai ir kāds panākums? Mūsu valstī ir panākums. Mēs 3 gadu laikā izmisīgi cīnoties, brīnumainā kārtā esam pārvarējuši ekonomisko krīzi. Mēs esam kā paraugs citām valstīm. Apņēmības paraugs, rīcības paraugs, rezultātu paraugs. Bet būsim godīgi. Šo krīzi pārvarēt palīdzēja Latvijas cilvēki. Un katrs no viņiem nesa kādu personīgu upuri. Algas samazinājumu, nodokļu celšanos, bezdarbu. Un tad rodās jautājums, kā vārdā šie upuri tika nesti. Vai tiešām, lai vairotu oligārhu peļņu, vai tiešām, lai ļautu apzakt savu valsti, vai tiešām, lai tiesiskums kļūtu par nenozīmīgu saukli. Un es būšu godīgs, mēs visi, gan jūs, gan arī es kā valsts prezidents, pārāk labticīgi vērojam dažu cilvēku grupu interešu izpausmes. Noraudzījāmies un neko nedarījām. Un situācija ar katru brīdi kļuva tikai sliktāka un sliktāka. Un ja iepriekšējai Saeimai uzticējās 6% cilvēku, šobrīd esošai Saeimai uzticās 10% cilvēku. Mēs jau šobrīd sākam gandrīz vai runāt ne tikai par valsts nozagšanu. Varētu pat nojaust, ka tuvojās arī mūsu valsts demokrātijas privatizācija. Un to ir skumīgi vērot. Es šodien tikos ar Saeimas priekšsēdētāju, ar ministru prezidentu un ģenerālu prokuroru. Mēs rūpīgi pārunājam situāciju valstī šodien. Ir jārīkojas. Esmu pieņēmis lēmumu rīkoties radikāli. Šī izšķiršanās valsts prezidenta vēlēšana priekšvakarā man ir personīgi grūta un arī konstitucionāli sarežģīta. Es skaidri apzinos, ar savu lēmumu varu pārvilkt svītru manām izredzēm tikt ievēlētam par valsts prezidentu. Bet es esmu devis valsts prezidenta zvērstu. Visas manas pūles veltīt tautas un Latvijas labumam. Un mans pienākums ir rīkoties valsts labā, nevis savā labā. Ar šo lēmumu es gribu dot iespēju visiem cilvēkiem. Vispirms, vienreiz pielikt punktu šauru personu grupu patvaļai. Vienreiz pielikt punktu, ka visa mūsu sūri grūti kopā pelnītā bagātība nogulst offshore firmu kontos. Pielikt punktu tam, ka daži reģioni mūsu valstī ir ar īpašām tiesībām. Tik īpašām, ka nav runa jau vairs to, ka tiek diskriminēta Latgale. Es domāju, ja patiesos faktus redzētu vidzemnieki, arī viņiem būtu sašutuma pilna reakcija. Es gribu dot iespēju arī kļūt un mainīties labākā formā. Es gribu teikt, ka vienreiz jāpieliek tas punkts, ka mēs domājam vienu, runājam citu, darām vēl kaut ko citu, un viens no tā nekautrējās. It kā tas būtu pašsaprotami, ka tā rīkoties ir gods. Mums ir jāpieliek punkts šādai attieksmei pret mūsu cilvēkiem un pret mūsu tautu un pret mūsu valsti. Tāpēc es gribu jūs visus tiešraidē iepazīstināt
ar Latvijas valsts prezidentu rīkojumu numur 2 par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 48. pantu, ierosinu Saeimas atlaišanu. Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgā 2011. gada 28. maijā. Šis rīkojums stājās spēkā ar šo brīdi. Ar šo brīdi es, Latvijas valsts prezidents, nododu tautai varu lemt par savu turpmāko likteni. Dievs svētī Latviju!